Ar jums kopā strādās Latvijas Krievu kultūras biedrības vadītāja. Redzot to, cik dedzīgi jūs vēlaties tā kā visu krievu valodas lietošanu pilnībā izskaust no publiskās vides, es mēģinu saprast, kā jūs redzat Latvijas Krievu kultūras attīstību, ja, teiksim, tas viss attīstās pēc jūsu scenārija. Varbūt jūs varat mums mazliet pastāstīt, kā jūs to redzat? Kuros pagrabos tad viņiem tur vajadzētu mēģināt savas lūgas un lasīt dzējas? Ja jūs vēlaties zināt manu atbildi, tad Krievu kultūras attīstības redz Krievijā. Super! Tā ir sabiedrības integrācija. Un sakiet, lūdzu, vai tad tā ir sabiedrības integrācija, jo integrācija ir kaut kas gaužām cits, tā ir divu pušu saplūšana vienā veselā, pieskaitot tātad aktīvu darbību gan no vienas, gan otras puses. Ir, kad mazākuma tautību pārstāvi atbalsta valsts nāciju latviešu valodas kultūras saglabāšanā. Tad jūsu mērķis šajā komisijā ir pakļaut Latvijas Krievu kultūras biedrības saviem noteikumiem un pilnībā aizliegt viņiem sarunāties krievu valodā? Konsultīvās padomas. Jā, publiskajā telpā saruna Latvijā notiek latviešu valodā. Tā, kas ir?